būs labāk vēl šitās. Šajā video tu redzēsi, kā 6 puiši dodās uz Līgo Vecpiebalgas festivālu. Ēriks, Raimonds, Nikita, Raivo, Artūrs un Linards. Esiet visi sveicināti manā YouTube kanālā Auģudās. Paņemiet savu augstāliņu, šiponītas, grauzdiņas, skatieties, kas šajā video notiks. Protams, abonējiet šo kanālu, uzspiediet zvanīt un uzspiediet laiku šām video. Hei, kur lai šogad svin Jāņus? Līgo festivālā Vecpiebalgā no 22. jūnija 3 dienu garumā ar telšu pilsētiņu Alaugsta ezera krastā. Jūs redzat, kā mēs to ceru, ka rāvējamies. Vēl jāiebrauc veikalā ar Rīdī, maksimāli. Tur pastāst, ko mēs darīsim šodien. Dzersim. Reāli, blēd. Viens jautājums. Es vienkārši nemeloju. Tur pat alus vēl nav, blēd, ir jau viss pilns. Neko jau viss tā kā meitenes brauc uz Jāņiem dāvā. 3 čips paks un 7 viskiju būdās. Un gulēt, jā, tas ir steltīgi. Kādām tāvēm nācis, liekas, tikko elpots sācis. Veikalā sapirkām visas lietas, kas mums pietrūktu. Rālus, desiņas, tomātiņi, maizīte, gurķīši un vispārējais. Tagad mēs krāmējam mašīnu. Viņa izskatās tik jauna. Tā kā nenormāli daudz lietu. Čīgi nefilmē. Nedrīkst redzēt, ka es pīpē. Nekādā gadījumā. Tu vari rādīt, kā tu pīpē. Atrad telti. Ko netika? Tur nebija vienreizējās, tur bija 120 eiro par telti. Un 120 eiro tur uz pļavas atstāt, lai es gatavs. Jā, malači, dāņam. Kad mašīna mums bija piekrāmēta, visi droši sēdāmies mašīnā un devāmies uz Vecpiebalgas pusi. Šādi interesanti mūsu ceļš pagāja. Protams, mūsu vadītājiem sagadījās paēst, un tāpēc mēs aizbraucām no sākuma līdz Siguldas Hesburgeram. Es uz telefonu, filmēju telefonu. Es priekšu logu. Uz zvaigznēm vai vārtos? Es tādu visu draudzīgi te. Un visu tādu draudzīgi. Un tad mums palika ceļš tikai līdz Vecpiebalgai. Es tev būtu viņu pat vacīt pārdevus tagad uzreiz. Reku Elvī varēja glāži nogurīt. 17 eiro! 17 eiro par glāzi. Es gulētu, bļā. Nolaidīt. Man arī nepatīk. Normāli. Tā nedrīkst. Es ģereviņā esam iebraukuši. Un šeit mēs jau piebraucam pie Alaugsta ezera. Varat paklausīties, kā es dziedu. Pēc pavadītām 3,5 stundām ceļā mēs beidzot nonācām no Cernikavas līdz Vecpiebalgai, tāpēc skaties, kā mums iet Vecpiebalgā. Salikts, nekas pat neiz. Jāņem vēl matraču un pēc tam jānāk pakaļ visam ēdienam. Visi ļoti superīgi. Tad mēs ņēmām visus savus mantus un devāmies uz festivāla zonu, kur mēs no sākuma saņēmām ieejas biļetes un tad jau meklējām vietu, kur uzcelt teltas. Pēdējā brīdī atbrauc un, tagad naktī jātaisās augšā. Laicīgi būtu apbraukuši, jau būtu uzcelt, jo šašļikais. Es vienīgais te laicīgi atbrauc, uzliku savu krēslu un no vairāk ko nevajag. Kājas jau nekad nesals. Roku kačā, ja? Raimondam sanāk. Au! Nebaksti mani. Pirmkārt ir man teorija, kad uzpūst matracis tev tur nevar ielikt. Sliktākajā gadījumā var tur sienas nedaudz pagriezt, spīdēs cauri, bet vismaz matracis būs iekšā. Bija arī sliedus šī pītama. Būt palicis, nahu, mājās bija odu nekos, nahu. Tas vajag papums nost, un tad. Dabā iekšā? Nāp. Kāpēc? Jo viņi iekšā jāsaka. A tu izpūt? Nu jā, es bijuši izpūt. Kā tu izpūt? Es atvesu. Tas ir saplīs? Viņš pūš ārā atrats, bļa. Pēc no turien. Akal nepūt ārā, bļa. Viņš tik pumpe ārā jau 2 reizes. Matracis jāliek iekšā. Kad mēs beidzot bijām uzcēluši visas teltas, sapumpējuši matracis un mūsu mazā pilsētiņa bija gatava, tad mēs devāmies pakaļ mūsu atlikušām mantām uz mašīnu.
Šoreiz mūs dikti noveicās, jo mēs satikām cilvēku ar kvadrciklu, kas mūs varēja visas mantas aizvest. Būtu rēcīgi, ja viņš noliktos. Vai ne? Tūlīt mēs tur visi saliksim, visu foršu, bļēt. Visi ir, jā. Tas ģerevņā. Tas to čukas. Rād kā zujkā, sujavē. Kročkēn. Es manis jūs redzu to, ka jau teltis ir sacelts. Galdīši mums ir nolikts. Ēdiens mums ir atvests. Es izvēlējos Rekuru Šolts mums ieliet. Bija ieliek? Nu jā. Jau vakar. Es jau gaidu, kad viss būs gatavs, tāpēc es vēl neesmu izdzērs. Ņemot to šotiņu. Nu mēs dzersim šodien, mēs jau stundu sēžam. Raivo, bļēt. Ko tu tur ēd, pēc tam paēdīs? Ērik, jau vienu šotiņu, tas ir speciāli. Ērik, bļēģi. Ērik! Tu liekas uz tās glāzes vienkārši prikli. Davai, par labu līgošanu, par maz odiem. Priekā, drīz mājās. Un nākamais video, turpinājums. A čai, kto būs? Будь кто чай, Лёх, будешь чай? Андрюх, будешь чай? Tad jau pienāca nakts un mēs devāmies uz festivālu. O, boksers. Balbo! Gatavojies. Endīt bojku. Dvojku, davai divi uzsit. Tad jau festivāla laikā mēs satikām manu bijušo klases biedreni, kur izrādās bija atbraukuši šo pasākumu pilnīgi vienu, tāpēc mēs viņiem palīdzējām pārnest telti. Ak, Dievs, es esmu tādā vietā, es rīkos to savu stulbo telti. Kad mēs bijām pārnesuši telti uz mūsu vietu, tad mēs turpinājām tusēt festivāla zonā. Kāpēc man filmē? Man būs YouTube'ā vlogs. Davai nu lēkā, tu bašiks, tev jālēc augstāk. Es vispār nezinu, kas te notiek. Es nezinu vārdu. Vainags skrīt. Kāpēc nevar aliņiem? Līdz man apakaļ. Viņu vajag satikt. Vienmēr saplēsa vainags. Sanāca, diemžēl, saplēst meitenei vainagu, bet pēc tam aizgāja līdz bāram, paņēma savilcējumus un taisīja vainagu, tā kā vainags bija vesels. Es gribu dzīvot tavā nārdījā un palikt vēl savu stāvījā. Un tu jau zini, viss būs kārtībā. Un tu jau zini, kā būs kārtībā. Mīlējies, paslidot tālu uzmārā. Nē, man tagad negribas. Viņi vajag obļus. Iecē. It uzreiz izmazgāja zolbiņus, aizgāja nopeldēties, lai bija šī atžira. Labas rītās. Šodien ir otras dienas. Otras rītās šodien ir. Ēriks palīdz bez telefona. Tāda ir jauna šīs dienas. Tāpat galvenā informācija, ka Ēriks palīdz bez telefona. Ko jūs varat pateikt par šo? Bet nav problēma. Jāpērk jauns. Tu jau biji domājis par jaunāku telefonu? Ēriks mēģina atrast, kurā teltī viņa iPhone. Pastāst, kāds pimps ir ģime īstenībā, bļā. Prātā, Ģima bija mūsu 7. draugs, ar kuru mēs bijām sarunājuši braukt uz Vecpiebalgu. Viņš beigās ar mums nebrauc, mēs viņam 2 dienas zvanījām, un viņš nemaz mums necēla klausuli. Es visu laiku skatos un es tā, wow, šitais ir brāviens, tā kā pienākās cernika viešana. Viss teltis ir pildīgi zaļas. Un viss savējie. Viss savējie. Un neviena apkārt nav. Varbūt no mums vienkārši cilvēki baidās. Nu jā, viņi jau redz. Viņi vienkārši redzēja man 6 no rīta tur. Atnākot otro reizi ar Evo no peldēšanas, mans plāns bija aiziet pagulē, bet, protams, man neviens to nedeva darīt. Nu, iedod ātro reklāmu. Kam? Man žēl. Nē, tas marš nevajag, bļā. Kad tu mani filmē, bļā? Es tev palīdzu. Es mēģinu iet gulēt, bet man te kāds traucē, bļā. Tā ir tik svaigs, bļā. Ej, Raivo pamoki. Domā? Jā. Pietiks, klausies, ko tu dari? Ko tu man filmē tik ilgi nomierinies? Vai grīno, vajag labākais ūdens. Noreklamē. Es tik visu, ko tu paņem roku. Čipas kaut zaļā komanda. Ēriks nāk. Viņš noteikti savu telefonu joprojām meklē.
jāiet draugas. Neatradi? Nē, es biju te visiem rādiem pajūtē. Es man vienā. Teltījā kaut kur. Negrūti. Ko tur meklē? Vēl, Madrats vispār nahu izpūties. Telefonu savējo izmetā. Tu filmē visu. Bet tu neesi priecīgs, ka es to daru? Video blogeri, influencer. Es cenšos. Šajā vakarā mēs uzzinājām, ka mana klase bija viena laba zīmē. Mums bija marķers, tāpēc viņa mūs apzīmēja. Manas pakalpojums. Tev netīrs dubs. Tev bija pakalpojumi? Kādus pakalpojumus piedāvā? Pētēšanas salons. Protams, iepazināmies ar mūsu blakus kaimiņiem. Pasēties, ļoti nosauduši. Celies augšā! Es dirgi man kaka. Ir pulkstens 5 vakarā, mēs sēžam Telšu pilsētiņām. Parād cilvēkiem, ar ko tu sēd kopā. Es sēžu kopā. Viņam ir uzzīmēts pēc, ka viņam nemaz tāda nav. Linord, nepārspīlē. Eiros festivālā satiku Klak Live. Kā arī gribu pateikt visiem bāriem pilnīgi paldies par to, ka jūs man nelikāt maksāt ne par vienu dzērienu. Kā arī visu festivāla laikā tika apzīmēts mans viens baltais krēkls. Paldies par jūsu parakstiem. Paldies jums! Kas bija es, Rolands Čē? Esmu sveiks un vesels nonācis uz mājām. Ļoti labi palīgoju, pajāņoju, Vecpiebalgā. Noteikti uz turien došos arī nākošgad, tāpēc tiekamies ar tevīm tur nākošgad. Gribu atgādināt visiem to, ka šīs video tika uzfilmēts uz 15. iPhone, tāpēc tev nav vajadzīga nekāda profesionāla kamera. Es tad labi, es neesmu tāds baigi labs filmētājs un neesmu labs montētājs, bet cerams, ka jums patīk šīs video, ka jums bija interesanti, ka jums patīk paskatīties, kā man gāja Jāņos un līgoja. Tāpēc lūdzu, abonējiet šo kanālu, uzspiediet sirsnību. Tiekamies ar jums jau citos manos video. Visiem atā, visiem čau, lai jums visiem laba veselība. Atā!